Šodien rubrikā Saeimas strādā būs viena ļoti interesanta profesija, kurā strādā darbinieks ar vislabāko ožu pasaulē, ir pats labākais draugs savam saimniekam, ir dzīvespriecīgs, nenogurdināms un vienkārši lielisks. Atminējāt, kas tas ir? Nu, nezinu, vai atminējāt, bet es jums pateikšu. Tas ir darba suns. Vienkārši. Iepazīstieties, Flora, Springer Spaniela kucīte. 7 gadi, 5 no tiem jau ir pavadījusi dienestā. Dienesta suņi Latvijā tiek izmantoti policijā, robežsardzē un arī valsts ieņēmuma dienestā. Izteiktā oža un speciāla kinologa apmācība ir pamats tam, ka dienesta suņi spēj atrast sprākstvielas, narkotikas, viltotu naudu un notvert arī citus likuma pārkāpējus. Ulti, kas tev ir Flora? Nu, kā tomēr, nezinu, darba biedrs, draugs, partneris? Viss vienā, es teiktu, atbild uz visiem ir vienā atbild. Gan ģimenes loceklis, gan darba kolēģis, jā, viens otram asistents, neviens par mums nav boss. Jā. Mēs viens otru papildinām. Viņai bija 2 gadi, kad viņi iedeva, un tad es Pasaules muitas organizācijas centrā Čehijā turpat 4 mēnešus atrados un apmācīju visu no nulles. Tu pats arī esi? Pats es visu paklausības un mēs kā reizē sākām. Gan es sāku apmācīties, jā, visā jaunajā sfērā, gan suns mēs kopā pa nullītēm sākām un šeit mēs esam. Un kurš te tagad ir gudrāks? Abi. Tikko mēs izējām ārā jau attiecīgi, viņš jau jūtās, ka viņš tā kā darbā jau arī noteikts lietas. Viņš jau arī uzvedās citādāk. Es jau ņēmu darba formu, viņi jau saprot jau kustības, visu, es zinu, kas notiksies, visu. Flora, tev patīk strādāt? Patīk? Ko? Jā. Anita, īstenībā diezgan dīvaina, bet zem valsts ieņēmuma dienesta ir suņi. Kas tā paliet? Jā, patiesībā tie ir mūsu darbinieki un ļoti čakli darbinieki. Cik tad ir tie sunīši? Nu, visā Latvijā strādā 32 darba suņi. Diezgan daudz. Jā, specializējušies. Viņi gan ir uz narkotikām, gan uz tabaks izstrādājumu meklēšanu. Mums tāda jauna joma būs skaidras naudas meklēšana. Suns dara visu tikai dēļ savus tās mīļākās mantiņas. Jā. Katram sunim var būt jebkas tas, jā, saimnieks atrod, uz ko viņš to, teiksim, vairāk grib spēlēties, un dēļ tā viņš viņu dara. Jā. Varbūt vēlreiz pa reizēm to mītu laust, jo vēl joprojām šajās dienās ir cilvēki, kas jautā, vai tad tiešām suņus baro ar narkotikām vai nav ar ko. Ja? Nav tā. Tas sen jau ir aizdējis etaps, jo suns dara tikai dēļ savas mantiņas to. Ja? Lai noteikti, ka suns var strādāt, nav svarīgi ne šķirna, viņam nav jābūt arī ar rakstību izsūtījumiem, ja viņš var būt arī krustojumi, krancīts kaut kā, bet viņiem iziet noteikti tos noteikti kriteriji, pēc kā viņam novērtē, kad viņš var ir derīgs dienestam. Nedrīkst no tumsas baidīties, no trokšņiem, no augstumā, no slīdošām virsmām. Dažādi tie motivācija, ka tāda pārbauda, vai suns ir motivēts meklēt vispār. Jā. Un Florai, cik mēs redzam, tad viņai tā mīļākā mantiņa ir tā sarkanā bumbiņa. Sarkanā bumbiņa, vecs nolietojusies, bet vismīļākā. Pašlaik mēs esam pasažieru ostā Rīgā un novirzīta kontrolē ir mašīna. Un mūsu kinologs, muitas kinologs ar darba sunīti sāk meklēšanu. Ir aizdoms, ka mašīnā varētu būt narkotiskās vielas, un līdz ar to palīgs ir suns, jo suns ir tikai palīga līdzeklis. Tas nav tā, ka viņš viens pats meklē, jo šī te ir komanda, kinologs plus darba suns. Suns ir apmācīts narkotisko vielu meklēšanai, var atpazīt apmēram 7 vielas. Tas ir diezgan daudz. Jā, un arī ir kāds cits atvasinājums, tad arī nav problēma. Tad sunīts domā, ka ir bumbiņa paslēpta, vai ne? Patiesībā jā, jo tā visa apmācība saistās ar to, ka viņš atrod šo te vielu, uz ko viņš ir apmācīts, to smaržu apzīmē, apsēžoties, apguļoties, kādreiz arī rejot un arī uzskrāpējot. Un kinologs, ja tur tiešām ir tā viela, šo te suni apbalvo ar viņu mīļo bumbiņu un paspēlējās. Tas ir viņa galvenais dzīves prieks.
protams, ka strādā komandā, strādā arī citi muitnieki un redz jau tālāk tad, kad suns ir atradis kādu vielu vai apzīmējis kaut ko transporta līdzeklī, kinologs saka, jā, šeit varētu būt tālāk, ja strādā pārējie muitas kolēģi. Kas tur ir? Kur? Es lepojos par to, ka atrast to kopīgo valodu, tieši, man liekas, tā ir tā māka mums viens otru saprast, jo gan bez vārdiem. Pašlaik ir spēle, tas gandarījums. Tas gandarījums, dēļ kā viņš strādā. Nekas cits, nekas nav viņa cits. Un arī Uldis, redz, cik viņš ātri atrod. Tur ir marihuāna. Lūk, ar tik interesantu profesiju, darba suni mēs jūs šodien iepazīstinājām. Un es ceru, jūs sapratāt. Pat nemēģiniet ievest kaut ko pretlikumīgu, jo, ja par to uzzinās Flora, trūkties dabūsiet jūs.